Sveiki, brīnumdari! Šodien mēs ar tevi veidosim gleznu. Ar mājiņām. Paskaties, kas tev būs nepieciešams. Tev būs nepieciešami 2 A4 formāta kartoni, šķēres, līme, papīra skočs un baltais marķieris vai flomasters, vai nu zīmols, un arī lineāls ar zīmolu. Tad nu sāksim. Paņemsim A4 kartonu. Mums ir nepieciešami 6 centimetri. Ja tu nemāki darboties ar lineālu, palūdz kādam pieaugušajam. Lūk, sadalīsim. Mums būs nepieciešams uzzīmēt 5 mājiņas. Šeit mums būs 2, 6 centimetri. Nākamā mājiņa atkal 6 centimetri. Lūk, arī šeit 6. Un nākamā arī 6. Trīs pa 6. Lūk. Nākamā būs 8 centimetri. Ja tu darbojies pulciņā un tev jau ir šādas mājiņas, tad pārtin uz priekšu. Lūk, mēs zīmēsim pirmo mājiņu. Pirmajā ailītē mēs sadalīsim gandrīz uz pusēm. Un mums būs nepieciešams šeit sadalīt uz pusēm. Un tad uzzīmēt jumtu. 1 jumts. Pagriežam uz otru pusi. Un šeit pat ir vēl viena mājiņa. Lūk. 2 mājiņas sanāca, jo tās būs jāizgriež. Nākamā būs šeit. Un mēs uzzīmēsim šeit savādāku jumtu. Līko. Nākamā māja būs tikpat gara. Un šeit būs parastais jumtiņš. Pagriezīsim. Un šeit būs mazā mājiņa. 1, 2, 3, 4. Un lūk, šeit pēdējā būs apmēram 10 centimetrus. Paņemsim 10 centimetrus gara mājiņa. Kartons tev vēl paliks kādai citai reizei. Varbūt tu vēlēsies izgriezt vēl mājiņas. Un tagad viss šis mums ir jāizgriež. Mājiņas ir izgrieztas, un tās pagaidām mēs noliekam malā. Tagad darbosimies ar mūsu kartonu. Tagad tev būs nepieciešams šķērs un papīra skočs. Kāpēc papīra? Jo pēc tam mēs noņemsim to. Mums ir jāuzzīmē rāmītes. Pa malu uzmanīgi uzlīmē papīra skoču.
otru pusi. Nogriežam. Ja tu nevari paspēt, uzspied pauzi. Uzlīmē un ieslēdz atkal, lai mēs varētu turpināt darboties. Un pēdējā. Lūk, esmu uzlīmējusi, mazliet ar pirkstiem novelku, lai pielīmētos. Kas tagad būs nepieciešams? Būs nepieciešama melnā krāsa, jo mēs glaznosim ziemas vai Ziemassvētku vakaru vai nakti. Paņem melno krāsu un nokrāso visu šo laukumu. Rāmīt nekrāso, bet virsū tu vari krāsot, tūlīt parādīšu. Nu, lūk, man ir melnā krāsa, un ar šo es droši nokrāsoju visu atlikušo laukumu. Varu droši arī krāsot uz papīra skoča, jo viņš aizsargā malas. Un kad mēs to noņemsim, mums būs skaists, pelēks vai balts, skatoties kādā krāsā tev ir kartons, rāmītis. Kārtīgi nokrāso visas maliņas un visu kartonu. Lūk. Nokrāsosim visu līdz galam. Visas maliņas. Nu, lūk. Esmu nokrāsojusi visu laukumu. Skoču vēl neņemu nost. Lieku malā, lai izžūst, un pa to laiku mēs darbosimies ar mājiņām. Ja tu neesi paspējis, uzspied pauzi, pabeidz darbu un ieslēdz atkal. Tagad mēs ņemsim mājiņas, vienu pēc otras. No sākuma ņemsim garās, lielās mājas. Lūk, viena no tām, un es ņemšu balto marķieri. Vari ņemt arī zīmuli. Kāpēc balto? Jo būs sniegotas mājas. No sākuma es apvilkšu jumtu, bet mazliet ar atstarpi, uzzīmējot 3 stūri. Izveidošu jumtam rakstu un uzzīmēšu šādas te lāstekas. Mājai ir nepieciešami logi. Pirmais logs man būs apaļš ar rūtīm. Ko es vēl vēlos? Es vēlos apvilkt savu māju līdz galam un otru pusīti. Tāpat. Tagad es turpināšu zīmēt logus. Viens logs man būs šeit, otrs blakus. Atkal būs 5 logi. 1, 2, 3, 4, 5. Un šeit arī uzzīmēšu rūtus. Un šeit būs lielās durvis. Durvis arī mazliet izrotāšu un uzzīmēšu rokturi. Viena mājiņa man ir gatava. Tagad paņemšu otru māju ar pusapaļo jumtu. Arī uzzīmēšu no sākuma jumtu un šeit izrotāšu
ar aplīšiem. Apvilkšu atkal sānos. Un logi man šeit būs daudz, bet bez rūtīm. Šīs mājiņas būs otrajā plānā, tātad aizmugurē. Mazās mājiņas būs priekšā, tāpēc lejā es daudz neko nezīmēju un nerotāju. Vairāk būs redzams augšējā daļā. Ja tu nevari paspēt, uzspied pauzi un uzzīmē. Lūk, cik daudz logi. Šeit pa vidu es neko nezīmēšu. Šī mājiņa man būs gatava. Trešā garanā māja. Apvalku jumtu un sienas. Lūk, uzzīmēšu atsevišķu jumtu un izrotāšu to. Būs savādāks. Šeit es uzzīmēšu šādu rotājumu un iekrāsošu to. Lielās durvis ar lielo rokturi un viens apaļš loks. Lūk, šī mājiņa man arī ir gatava. Atlikušas ir mazās mājiņas. Mazā mājiņa būs priekšā, tāpēc tai rotājums zīmēšu vairāk. No sākuma, kā visām mājiņām, es apvilkšu jumtu. Un šeit arī apakšā. Tālāk man būs jumts. Jumtu es iekrāsošu pilnībā. Būs sniegots jumts. Un uzzīmēšu arī šādu rotājumu. Šeit būs lielais loks. Izrotāšu to un apakšā novilkšu svītriņu un uzzīmēšu šādus aplīšus. Augšējā daļā es uzzīmēšu vairākus apļus kopā. Izveidojās šāda mājiņa. Man gribās vēl pielikt punktiņus sānos, lai izskatītos kā piparkūku mājiņa. Un palikusi ir pēdējā māja. Šai mājiņai atkal apvalku jumtu, sienas un pamatni. Jumts. Jumtam uzzīmēšu šādu rotājumu. Lūk, un šeit mazāku. Uzzīmēšu no sākuma lielās durvis. Uz tā rotājumu. Durvis sadalīšu uz pusēm un uzzīmēšu šādas līnijas, lai veidotos kā bizīte vai bultis. Pa vidu man būs lodziņš un šeit divi lielāki. Viens un divi. Nospied pauzi, ja neesi paspējis. Šeit uzzīmēšu punktiņus, it kā sniedziņš būtu. Lūk, pēdējā mājiņa ir gatava. Visas 5 mājiņas ir gatavas, tagad ir jāpapēta,
vai ir izžuvis melnais fons. Ja tas ir izžuvis, mēs varam strādāt tālāk. Nu, lūk, fons ir izžuvis. Tagad var noņemt uzmanīgi skoču. Ņemam kārtīgi nost un redzam, ka mums veidojas ļoti skaists rāmītis. Ja tev ir zelta vai sudraba krāsa, vai flomasters, vai zīmols, tu vari uzzīmēt zvaigznes. Var izmantot arī balto zīmoli vai balto marķieri. Es uzlikšu dažus baltos punktiņus, kā zvaigznītes debesīs. Tu vari uzzīmēt arī mēnestiņu. Šeit apakšā būs uzlīmēts mājiņas, tāpēc tur daudz nelieku. Lūk, kaut vienu šeit arī zvaigznīti. Tagad tev būs nepieciešama līme un tavas mājiņas. Tātad lielās mājiņas ņemam no sākuma, tās būs jāuzlīmē, kā tu vēlies pēc kāda. Tu vari mainīt, man viņas būs uzlīmētas šādi. Nosamērē ar līmi kārtīgi otru pusi un piespied klāt. Kad esi to izdarījis, paņem nākamās mājiņas, nosmērē arī tās ar līmi kārtīgi un pieliec klāt priekšā lielajām mājām. Un tev izveidojas glezna. Ziemassvētku vakars vai Ziemassvētku pilsēta, nakts pilsēta. Tava glezna ir gatava, ja tu esi jau to pielīmējis. Tu esi liels malacis, priecīgus tev svētkus, un tiksimies nākamreiz brīnumdarī. Ja tev patika nodarbība, nospied patīk. Seko manam YouTube kanālam.